Sēdi, pastīsimies, kā izskatās. Cita lieta ir gaismas, ir puķes. Ļoti skaisti. Vārders nav prasa. Nu, nē. Tā vajag vairāk ēst tieši. Super. Vai man arī redz? Kājas nav mums kaut kādas tīzmas? Šitā nedara. Kāpēc? Tāpēc, ka nevajag. Klausi mani. Kāpēc? Man tā ir tikai... Bet tā tev tikai ceļi rēgojas. Es esmu mākslinieks tieši. Kā? Šitā? Nu labi, es sēdēšu. Es pagājuši, Smuki sēdēju. Es domāju, korpus, es sēdēšu tādā. Iesēdīšos, man kāds krāsas ir galīgi. Tad tu šitā, kaut kā... Es šitā. Jā, Šitā var? Nē. Tā arī nevar. Tā, lai smuki kās izstās, lai tev ceļi nav pa visu kameru. Labi, Klausi cilvēku, kurš Labi, saprot. Tā, Mēs ierakstamies, ja? Jā, šo es arī atstāšu, lai visi redz, kas notiek ar podcastu. Jā, mums ir podcastu otrā sērija. Tā, mēs īstenībā stādamies priekšā. No sākuma ar podcastu, šis ir Bipolārā loka, otrā epizode. Turpinājums pirmajai. Tieši tā, kas, jā, tika publicēta vakar, un šodien ir jau 15. jūlijas. Jā. Jā, mani sauc Lidija Terlānova, esmu mentālās veselības vēstes, un šis ir Armands. Kurš ir programmētājs un mūziķis un mentāls. Uzvārds kāds tev? Leimanis. Paldies! Jā, mēs šodien turpinām vārīties par bipolāriem traucējumiem mūsu privāto dzīvi, kas baigi rullē. Es domāju, ka tas bija viens no iemesliem, kādēļ jūs skatāties mūsu podcastu, mūsu privātā dzīve. Un Lidijas kājas, kurš bija, kurš neredzams iepriekš. Es šodien uzvilku melnas bikses, lai vienkārši Lidijas cisks nerāgojas par izsakrā. Skatījumu kritīsies, es domāju. Domā? Nu, redzēs. Es varu uzvilkt bikses. Jā, es gribēju sākt ar nopietnu lietu. Ja kāds ir krīzes situācijā, googlē bipolārie traucējumi vai kaut kāda epizode vai kas tam līdzīgs, ir atradis šo podcastu un nezinu, ko darīt, ir krīzes tālrunis, 24/7 strādā, 116 123. Strādā pilnīgi visās Eiropas Savienības valstīs. Var zvanīt jebkurā laikā, jebkurā krīzes situācijā un teikt, man ir slikti, man vajag pārunāt. Arī, ja nav varbūt ļoti slikti, var izrunāties, un ja ir ļoti slikti, tad jāzvan noteikti. Ja nezināt, kur vērsties, negribat zvanīt varbūt ātrai palīdzībai, vai nezināt, kā rīkoties situācijā, vai tuviniekiem, kas notiek. Ļoti bieži ir kauns runāt ar tuviniekiem, tuvinieki mēdz būt nosodoši, un patiesībā cilvēks, kas sirgst ar mentālām problēmām, visvairāk, kā saka, ietekmē negatīvi tieši tuvinieki, diemžēl, jo viņi neizprot, nesaprot, un nereti viņiem ir vienkārši piedodiet, dārgie tuvinieki, jums ir slinkums iedziļināties. Kas ir fakts? Jā, tas man liekas ir slimības sākumā, varbūt, ka vēl nezinu, kas notiek. Kad ir pirmā epizode, kad ir pirmā psihoze piedzīvo tuvinieki, jo man tuvinieki ir ļoti saprotoši, visu cieņu mammai, mīlu mammu, sveiciens, čau mammu, paldies, ka skaties, nospēd like, share, subscribe. Bet ar tuviniekiem ir grūti, jo ir jābūt ļoti lielai izpratnē, kā mēs runājam, ka ja cilvēks pats nav gājis caur kaut kādām mentālajām problēmām, ir grūti saprast, kas ir depresija, kas ir psihoze, kas ir kas vispār. Ok, labi, tad es uzreiz pie šīs daļas pārķeršu, ka Latvijā ir nepieciešama atbalsta grupa tieši tuviniekiem, un ar laiku mēs tādu izveidosim, jo šobrīd mums ir pašpalīdzības grupa cilvēkiem, kas sirgst vai vienkārši, kas jūtās vientuļi, nesaprast un nevar izrunāties ar saviem tuvijiem, tad var nākt pie mums. Mēs veidojam pašpalīdzības grupas anonīmi. Starp citu, šajā pašā omulīgajā cozy telpā, kur jūs neredzat. Jā, un pašpalīdzības grupas notiks sākumā vienreiz nedēļā, un tad jau mēs skatīsimies pēc mūsu nosodas, bet droši var rakstīt man Instagramā, Facebookā. Būs arī e-pasts šī video aprakstā. E-pastā, jā, vienalga. Man var rakstīt jebkuros sociālos kontos, es atbildu par pašpalīdzības grupām, tā kā droši nekautrēties, un galvenais ir tikt ar to visu kaut kādā veidā galā, jo es nevaru piekrist, ka tuvinieki ir saprotoši pēc tam. Nevienmēr, protams, jā, es tikai saviem. Manā štajā pieredzē vienmēr ir bijis tā, ka, atrodās kāds tuvinieks, kas nav saprotoši un saka, ņem lāpstu neroci. Bet fakts kā tāds ļoti bieži, piemēram, tavā situācijā vecāki ir pieņemoši. Šobrīd. Manā situācijā vecākiem bija vainas apziņa, ja, jo viņi ilgi nevarēja šo te pieņemt faktu, un joprojām ir tāds, ka bērnam kaut kas kaiš, vecāki nereti izjūt vainu. Un tas ar to ir jāstrādā, ka viņiem ir jāskaidro, ka neviens nav vainīgs. Neviens nav vainīgs, Jā, bet patiesībā, man liekas, mums vispār
sabiedrībā ir tāds, es nezinu, novecojis uzskats, kas karājas tā kā tāds tumšs mākonis virs mums, ka ir jāatrod vainīgais, jānosēdina uz vainīgā sola, un tad problēma ir atrisināt. Jā, jāsoda un jāsņem soda. Jā. Par tiem tuviniekiem. Man bija sākumā tā, ka man centās visi slēpt manu diagnozi, manu slimību, to, kas nokļuva Skotijā psihiatriskajā slimnīcā, jo Dievs pasargi, ja Latvijā kāds uzzinās, ka dēls ir bijis psihienē kaut kur. Viss dzīve kaļ ir cauri, nekad vairs darbs nebūs un visi nosodīs, tāpēc slēpjam. Nekādos reģistros, nekādus valsts ārstus, kad es atbraucu pirms, 15 gadiem no Skotijas, tad man vienkārši sūtīja pie privātā ārsta, lai es nebūtu uzskaitē, tā teikt, bet es uzskaitē pamanījos nokļūt, un tagad jau es uzskaitīts daudz un tik reižu, bet tas ir darbs ar tuviniekiem, noteikti vajag izglītot un jāmeklē ir palīdzība, informācija. Jā. Manā situācijā ir tā, piemēram, kā es sāku runāt par mentālo veselību, uzradās no viskaut kurienes tuvinieki, no arī tālnieki, kas rakstīja man un teica, ka tā kā es esmu dzīvē kāzu vadītāja, pasākumu vadītāja, kāzu organizatori, tad man teica, ka klausies, tu runā par mentālo veselību, pie tevis klienti mazāk nākas, bet, ziniet, tā nav taisnība, jo es šobrīd esmu bipolāra ar diagnozi un runāju par mentālo veselību, bet pirms man bija diagnoze uzstādīta, es arī biju bipolāra, vadīju kāzas un principā jau nekas nemainās. Es esmu tāds pats kāzu profesionāls, man ir tās pašas zināšanas, pieredze, viss, kas man bija pirms tam, nav tā, ka pēkšņi kaut kas ir mainījies, nē. Vienkārši es runāju klāt vēl par kaut kādām lietām, kas varētu palīdzēt cilvēkiem justies labāk. Vai ne? Man ir sociālais uzņēmums, kas veido mājaslapas un nodarbina cilvēkus invaliditāti vai garīgi rakstura traucējumi, un manu klientu lokā arī ir cilvēki un uzņēmumi un biedrības, kas darbojas līdzīgās jomās. Kurus uzrunā tas, ka kur nenobīstās ieiet mājaslapā un redzot, mēs norunājam cilvēkus invaliditāti vai GRT, un viņi tādi, šitos es negribu, es gribu, normāli, lai tā izslapa, viņi ir tādi, nē, šie ir mūsu cilvēki, un mēs gribam ar viņiem sastrādāties. Tā kā man tas arī nāca savā ziņā, manā uzņēmumā pat par plusu, ka es aizgāju atklāti un izdarīju visu, un valsts arī atbalsta sociālās uzņēmumus, tā kā sociālā uzņēmējdarbība arī ir tāda fantastiska lieta. Jā, un īstenībā tāda maza piebilda Līgavām, kas mani skatās, un arī Līgavaiņiem, protams, un arī viņu vecākiem un viesiem. Ziniet, mīļie, es reāli zinu, ko darīt, kad uznāk panikas lēkme. Tiešām. Jā, tā kā šajā situācijā... Ko darīt? Es neesmu dojuši, es panikas lēkmes piedzīvojis, laikam neesmu daudz, un tas bija sen, es nezināju, ko darīt. Jā, ir jāatgriežās realitātē, ir jāsaklausa, jāsatausta, jāsasmažo. Konkrēts plāns, kaut ko ieraudzīt, kaut kam pieskarties. 5 lietas ieraudzīt, 4 sadaustīt, 3 saklausīt, 1 smaržu ielpot. Bet realitātē mēs darām kā? No prakses. Mēs kopā ar Līgavu elpojam, mēs kopā cenšamies atgriezties realitātē, jo parasti, kad uznāk panikas lēkmes, tās ir pirms ceremonijas momenti, kad Līgava ir ļoti satraukusies, un es esmu klāt jau ļoti laicīgi, parasti neraugoties to, ka es esmu tikai vadītāja vai ne, es esmu klāt jau no pucēšanās brīža, un es kontrolēju šo visu procesu, lai viņiem viss ir kārtībā, lai viņi jūtās komfortabli arī emocionāli, ne tikai, piemēram, tur, es nezinu, smuki saģērbušies, ko es arī reizēm norganizēju. Tā kā, tā tas arī ir dzīvē. Un Lidija organizē arī interesants kāds, varbūt tā, ka Līgava ir melnā kleitā un vīrs baltā uzvalkā, ka tiešām pretsties, Lidija mājaslapā. Bipolāri īstenībā redz, un bipolāri ir drosmīgi, un tas varbūt ir arī savā ziņā forši un interesanti, jo bipolārie nebaidās. Nebaidās. Mēs daram, varbūt, un domājam mazliet vēlāk, jo mānijās ir tā, vismaz man, kad es tiešām esmu tāda kā autopilotā. Es nezinu, kas man vada, kas man liek runāt, kas man, piemēram, šobrīd liek runāt, jo mana galva ir tukša, no tā, ka man ir izdomāts scenārijs, vai par ko mēs gribētu runāt, man tāpat vārdi nāk ārā, un viņi kaut kādu jēgu veidot. Tas ir teikums, paplašināts teikums ar komentiem, es viņu varu turpināt, es varu runāt ļoti ilgi. Un vēl mānijā ir ļoti tas, kas var runāt ļoti ātri, cilvēki, piemēram, ievēro to, kas runāja ļoti ātri, tad, kad es runāju mānijā šeit agrāk, man pirmajā mānijā runāja tik ātri, ka viens nevar vispār saprast, ko es saku. Tagad esmu iemācījies runāt varbūt mazliet lēnāk, bet mānijā pirmajā, ko es nevarēju kontrolēt Skotijā, es runāju kā, nezinu, kā Eminems Rapgudā vai ko tam līdzīgi, vienkārši skaitīju visu laiku. Es nevarēju apstāties, man bija tāda runas plūdi, ka tas bija cilvēkiem no malas, kas mani nepazīst, viņam šos runāt, tiem, kas mani jau pazina, tiem bija tāda ar mani normāli, viņš tā nekad nav runājis. Jā. Es savukārt ieslēdzu mānijas pasākumos, es kāzas vadu hipomānijā, pat man jau varbūt ir depresijas, māku šito uztaisīt un aiziet. Mēs runājam par tām maskām, ko tu izliec, kad izēji no publikas.
tev ir tā maska, ka tu esi pasākumu vadītājs, vai tev ir sapulce, vai kas tāds, un tu piedalies, un tu esi viss normāls funkcionējušs cilvēks, un neviens nepateiks, ka tev ir kaut kas slikti, bet tu aizēji mājās, tu paliec viens, un tad iznāk ārā slūžas, un atveras slūžas, un tu raudi, un tu pārdzīvo, un tu dari sev pāri. Un tas ir traki, un cilvēki par to neviens nerunā. Tie, kas runā, tie arī ir drosminieki un maleči, mēs Pārmanu Simpsonu pieminējām, un vēl daudz citi, kas iznākuši ārā un stāstījuši par savām mentālās veselības problēmām. Tas ir ļoti labi, un par to ir vairāk jārunā. Jo tas, ko jūs redzat Instagramā, tas, nezinu, kaķīšu saturs un smaidīgiem reāli nav cilvēkiem tik skaistas tās dzīves, kā viņas parādās tajos stāstiņos. Man tā šķiet, ka visi dzīvo ar kaut kādām problēmām, un garīgās veselības problēmas skar ļoti daudz cilvēku, tiešām Latvijā. 4% pēc statistikas ir veseli cilvēki pasaulē. 4. Super. Ir reāli veseli cilvēki. Jā, nav tā, ka visiem kaut kas kaiš. Nav tā. Tagad 4% ir yes. 4% tas ir daudz. Tie var slēgt tālāk šo podcastu. Jums neatkarās, jums viss čel, jūs turās. Jā, bet pārējiem kaut kas, un tagad pietiekami daudz informācijas ir par jebko. Arī par tiem pašiem UDHS, par obsesiju kompulsīviem traucējumiem, par emocionāli nestabilu personību, ja borderlines, ja? Par visiem šiem. Jā, un te būs reklāma, mentālā veselība.lv links būs aprakstā. Jā. Tur ir latviešu valodā paskaidrots, kas ir un kas nav biežāk sastopamās psihiskās slimības, un arī fórums, ko mēs tagad veidojam, pamazām kustam, atdzīvinam, vienkārši resursus latviešu valodā, kur var iet un pasties, kas ir tie bipolārie traucējumi, vai mānija ir forši, vai mānija ir prikals, vai tas ir jautri. Tā kā jā, būs links, varat uzlikšanāt, paskatīties, ja nav ko darīt. Es teikšu uzreiz tā, no savas pieredzes, ja, ka es, piemēram, mokos gan mānijā, gan depresijā. Es negribu piekrist šim te stereotipizētajiem apgalvojumiem, ka mānija baigi forši, jā, izskatās no malas cilvēks, tur, baigā, tur kaifā, ja, bet nē, mokās vienādi gan mānijā, gan depresijā. Es, piemēram, guļu zvaigznītē, tā ir mana fīča, tā ir mana refleksija, kad man ir slikti, es izguļos zvaigznītē, uz grīdas, zālē, sniegā, tad skaidrs, ka man ir fāze aiziet ciet, un tā ir mana darbība, jā. Bet, tu pēc izguļos, man mājā ir tā, ka es neizguļos, un to jau arī tas pats. Nevis izguļos, bet, gulēšanas ziņā. Izguļos, es sapratu, tas tāda vārda teikuma, jā. Jā, tas sazinājies ar dabu. Jā, tajos brīžos es esmu īsta zvaigzne. Jā. Mānijā ir ciešanas tā ziņā, ka tu reizēm dari tik daudz, ka tu nevari apstāties un tu izdedz, un tad cilvēks ir tev rēķinās, kas tev uzsēž kaut kāds darbības, netiec ar to galā, un tu uzņemies visu, jo tev šķiet visu, ka jā, es to varu, un tu sāc darīt, un tu saproti, ka tev ķermenis vairs nespēja fiziski pavilkt visu to slodzi un visus tos darbus, ko tu esi uzņēmies, un tu salūsti, tu izdedz nokrišs slimnīcā, tev sākās negulētas naktis, un man tas ir daudzreiz novedis tieši tas, ka es uzņemos vairāk nekā es varu izdarīt. Ka es nemāku pateikt nē mānijā, un ka es daru vienkārši visu pēc kārtas. Man tas pats ir, es arī nemāku pateikt nē, bet kaut kādā brīdī es esmu iemācījusies pateikt nē, jo es esmu sapratusi, kā strādā mans organisms, plus mīnus arī pirms es biju terapijā, es sāku jau novērot kaut kādu cikliskumu, es nezināju, ka tie ir bipolārie, bet es sapratu, ka tā kā ir kaut kāda sistēma, jo es esmu sistēmas cilvēks. Ne tādas sistēmas, bet tā kā es visur meklēju sistēmu. Ja tā ir saslimšana, tad tur ir konkrēta sistēma, vai arī organisms strādā pēc konkrētas schēmas, vai arī kaut kāda rutīna. Un tas man palīdz saprast to kopainu, tā kā saliekot Lego, un man ir uzreiz vieglāk. Jā. Tas cikliskums bipolāriem pilnīgi un noteikti ir mānijas vijās ar depresijām ilgākā laika periodā. Man viens draugs teica, ka ir pienākuši kārtēji Armandi. Tā kā ar Armandam vārdiem tas ir aprēdīt, bet tagad es pie viņa ierados bārā tur katru mēnesi. Viņš kaut kārtēji Armandi. Armands iznāca no maisārā mānijā, kārtējā mānijā. Un tas bija tāds periods, kad, ka tu zini, man arī viens cits čoms teica, septembris klāt, tad būs mānija. Cilvēki no malas piefiksē tos periodus labāk nekā varbūt tu pats, vismaz labāk kā es pats. Es nebiju varbūt piefiksējis, ka tagad esmu jau kļuvis mānisks mānijā. Bet draugi to redz un jūt tuvojamies un saprot, ka tā kā es sāku postot sociālās tīklos, piemēram, tad Miljonu story, jā. Miljonu story. Cik vien atļauj. Lidija arī. Man bloķēja pirmajā mānijā Twitterī, jo es postoju tā kā Kafka visus savus domas graudus, pilnīgi visu, kas notiek galvā tieši ēterā postoju Twitterī. Man nobloķēja pēc pamošanu, neko tam vajadzīgu. Viņi domāja, ka tas ir bots. Un tur bija kaut kas traks, es neko neatceros, tas viss ir izdzēsts, bet es nevarēju vispār iztikt bez tā.
Jā, nu man atkal ir Instagrams, kuras ventilējos, TikToks ir vispār, kuras ventilējos, tur es visu pēc kārtas bliežu ārā. Instagramā jau, nu tur vajag ētiski, tā estētiski vai skaisti. Tur nevar, TikTokā var bez kosmētikas ieiet un tik runāt vispēc, bet tā ir. Galvenais ir runāt un tad arī rodās tie komentāri un tad saturs tiek virzīts uz priekšu un tad notiek komunikācija, bet jā, viennozīmīgi sociālie konti bipolārajiem, es domāju, palīdz. Tie ir svarīgi, bet manā, pieņemsim, pieredze atkal, tu saki pa draugiem, nu man atkal ir tā, ka draugi man saka, ka es neizskatos slima, un arī apkārtējie man saka, hei, bet tu izties pilnīgi veseli, tev nekas nekaiš, tu esi vienkārši kaprīz dāmīt, kas nezinu, ko grib, vai arī kaut kāda tur neizlēmīgā, ja, kas pilnīgi tur vienreiz saka vienu, citu dienu saka citu, un man tās domas patiesi mainās katru dienu, un es pati esmu no tā ārkārtīgi nogurusi. Es nevaru izsakot vispār, ko es daru reizēm, vai ko es saku, vai ko es gribu pati, jo vienu dienu patiešām es gribu pārākties uz Ventspilu, un nākamajā dienā es gribu nopirkt mazdārziņu Tukumā, ja, un vienkārši ir šitā te beigu galā es neizdaru neko, bieži vien, bet reizēm es arī daru, un mana feature bija vairākus gadus pārvākties pa visiem Latvijas novadiem, izņemot Kurzemi. Jā, Kurzemē es neesmu dzīvojis, bet tā es esmu dzīvojis pilnīgi visur. Un, jā, melniem maisi mašīnā iekšā, kā ir mānītā uz redzēšanos no visurienes, kur atrodās. Un tad cilvēkiem paliek vienkārši pauzītas tādas jautājums zīmes acīs, un vienkārši, kas notiek, Lidija tikko bija viss forši jauki, jā, un Lidija vienkārši jau citā novadā. Viss sāk no nulles atkal. Jā, nonulējās. Mēs nonulējamies bieži. Jā, tā kā sveiciens manam pasniedzējiem, ja Raimonds mums tagad skatās, mēs nonulējamies, Grāmata joprojām tur stāv, parakstījis, cienu mīlu, paldies. Mēs nonulējamies regulāri, īstenībā tā ir bipolāro feature, jo, nu, mēs visu salēžam dēlī, man liekas, ģeniāli un virtuozi, mēs visu salēžam pilnīgi tilti pagalām. Jā, un uz redzēšanos, un tad mēs nonulējamies un atkal pamazām sākam dzīvi būvēt no jauna visu. Visu sāc no sākuma, tā kā būdzēt sāku no sākuma, mums tā ir visu laiku. Un mēs nevaram to īsti apturēt vai izvēlēties. Varbūt, ja ar zālēm tagad ir remisija, man laikam iespējams ceru, bet pirms tam bija grūti, ka tu uzboji kaut kādu karjeru, tev ir darbs, tev ir viss, tev ir ģimene, tev ir sieva, tev ir vēl kaut kas, un tad tas viss pazūd. Un tev ir jāsāk dzīve pilnīgi no jauna. Un tā notiek visu laiku, un tu nevari to apturēt. Un tas ir cikls, un tie ir bipolārie traucējumi. Bet tas ir tik ārkārtīgi nogurdinoši. Man tas ir vienkārši, godīgi sakot, tas ir mokoši, tā tikai liekas, ka, Lidija ir vesela, viņai nekas nekāš, viņa tur izdomā sev kaitas. Es taču vai teikt, ka tavi draugi ir vai nezinu. Nu, viņi neiedziļinās, tas ir normāli, ka cilvēki neiedziļinās. Es vienmēr saku, ka, ja cilvēks neizprot un nesaprot, tātad tas cilvēks ir vesels, un es ļoti priecājos par to. Jo, ja saprot, tad jau, mēs saprotam viens otru bez vārdiem, no sērijas, jā. Ja mēs esam gājuši caur tai pieredzē, mēs zinām arī tie, kas skatās, domāju, liela daļa ir mūsu klubiņā, mūsu cilvēki. Tie, kam nav saskāra traucējumiem, es nezinu, kā jūs atradāt šo podcastu, kāds ir iespējams. Varbūt tuvinieki. Varbūt tuvinieki, jā, meklē informāciju. Tur ir divi trakie, kad viens, kas ir bijis Tvaikielā, māma neglēs to saka, bet reizi 15+. Tieši ārstēties stacionārā arī piespiedu kārtā ar tiesas lēmumu, ne tāpēc, ka es kaut ko sliktu izdarīju, bet vienkārši tāpēc, ka es atteicos parakstīt papīrus par brīvprātīgu iestāšanos, un ja neparakstu papīrus, tad obligāti tiek rīkota tiesa, un tiesā nav principā iespējams uzvarēt, jo tu esi nozāļots, tev žokas ir saķēries, tev ir galoperidols, un tad tiesā tagad ir priekšā ārsts, psihiatrs ar milzīgu stāžu, kurš saka, nu jā, Armands, viņš mēģināja nodedzināt bērniņus, un tā tālāk, es negribu iedziļināties baigi detaļās, bet ir grūti, ja tu nepakļaujies sistēmā, ja tu ej pret autoritāti, tad jā, pieredzes ir dažādas. Es savukārt esmu bijusi stacionārā 0 reizes. Es nezinu, kā es esmu no tā izvairījusies, jo man ir miljonas reizes bijusi doma, ka ir jābrauc. Bet katru reizi kaut kā es pārciešu, tā kā, ka ir šausmīgi grūti, bet es vēl vienu reizi, vēl vienu dieniņu jāko, tikai alko. Man vienmēr tās ir depresijas, kad es gribu vilkties stacionāru. Manīs ir daudz maz, tā kā bet depresijas tas ir kaut kas briesmīgs. Es rāpoju pa grīdu un es nevaru vispār parāpot. Protams, izēju ārā funkcionālajā depresijā un viss ir, Lidija ir veseli. Un tāpēc tam Lidija atrāpoja, un tās ir tās reizes, kad es sapratu, ka ir jābrauc.
bet es esmu sazvanījusi stacionārus, man pat ir bijuši nosūtījumi, un es katreiz tā kā, Tu pēdējo soli tā kā nespēr. Elpojam, un es neaizbraucu, un es saprotu, ka ir kādreiz jāaizbrauc, jo, ja man paliek grūtāk, un zāles man tik labi nepalīdz, tad vienkārši ir jāsaņemās, kādreiz tas jāizdara. Vēlreiz atgādināšu, kāds paliek garām sākumā, arī krīzes situācijās 116, 123, ja jūs nezināt, kā rīkoties un nezināt, vai jābrauc uz stacionāru, jūs piemeklējat kādu situāciju vai tuvinieku, vai pazīstamā, vai vienalga draugu. No sākuma var aprunāties un saprast, kāda ir situācijas nopietnība. Šie cilvēki no skalpas biedrības uz 116, 123 jums tiešām palīdzēs tikt galā ar viņi ir daudz gudrāki par mani, noteikti, ja man kāds prasītu, ko darīt. Man ir prasījuši cilvēki, viņi tā, tam bija tie traucējumi, viņš tā senizabīs. Ko man tagad darīt? Man tagad draugam aizgāja ciet, viņš tur dara to un to. Kā rīkoties? Zvanam Leimanim, lai man zinās. Un ko es varu pateikt? Es arī neesmu eksperts tajā, jo es teiktu, man nepatīk braukt uz stanicām, man nepatīk, man tur var piespiedu kārtā mājās tīpaši. Mājās, jo tikai man vedas depresijās nebrauc, bet man tas nepatīk, piespiedu kārtā izsauc ātros un mēģina man aizvest. Jo tie vienmēr ir konflikti, un tad slimnīcā atkal ir šovs. Jā. Tāpēc 116, 123 būtu mana atbilde uz ko darīt. Jā. Bet godīgi sakot, tajā brīdī, kad es tiku pie diagnozes, man uzlika bipolārie mānijas epizodē, man tāda diagnoze. Pirmais, ko es darīju, bija googlēju un visur Instagramos, visur rakstīju, kas ir bipolārie, jo es līdz galam es nojautu, bet es nezināju. Jā. Un paradoks bija tāds, ka Latvijā es nevarēju atrast neko. Nav. Saturs vienkārši nulle. Neko. Nav. Un tāpēc es sāku arī par to runāt un no vienas puses veidot šo saturu, jo es sapratu, ka cilvēks, kam ir bipolāriem, viņš vienkārši ir viens. Nav neviena. Tā kā es jūtos tā kā ar bipolāriem reāli viena pati šajā pasaulē pamesta, atstāta kaut kādā kaktā, tad tagad dzīvo. Man tas bija pirms 10 gadiem, kad man noteica diagnozi, ka man ir iespējami bipolārie. Man bija pirmā mānija bija, es teicu, ka ja būs vēl epizodes Skotiem, tad tie būs confirmed bipolārie. Bet es tā raudāju, kad es sapratu, kas tā ir pa kaitu. Es lasīju angliski Wikipēdijā, tā kaita ir uz mūžu, ka viņi var pārstēt ar zālēm, bet ka es remisiju nevar izārstēt principā. Un es aizrakstīju savam tā laika pasniedzējiem Jurģim Šķiltaram, sveiki, ja Jurģis aizskatās, visu cieņu. Viņš man saka, bipolārs, tas tā kā saule ar 2 polēm. Man tas tā toreiz iedvesmoja, iedrošināja saprast, ka, ar 2 polēm, varbūt nav tik traki cilvēks, kas ir tik intelligents un tā, vienkārši uztver to, kad saule arī ar 2 polēm, mēs visi esam ar 2 polēm, un es to tā, varbūt es neesmu visu zaudējis, jo no manis nenovērsās, man tā kā neteica, Armands trakstēs, viņam varbūt atstāšu sīni neatbildējuši, ko izdarīja citi visi tā laika paziņas un draugus atbrauc uz Latviju, es biju pilnīgi viens. Es gulēju tajā gultā un es katru vakarējot gulēt domāju, kā izdarīt savu galu. Un tas mani nomierināja, tas mani ieejāja, tas, ka es googlēju pašnāvības metodu. Šis ir iespējams trigeris, kāds latviski, kas ir traki, par to nerunā daudz, neviens nenā, man bija izdomāti jau plāni, bet nav labu veidu, kā nomirt. Un ir man liels prieks, ka es to neizdarīju. Man bija negulēta nakts, kuras es sapratu, man jāiet mācīties juridiskajā augstskolā, man ir jāatstāsta par savu kaiti, ka es nevaru to slēpt, ka tas man grauž, ka tas man ēd nost, ka es vienkārši turu sevī visu to, kas ir, un es nevarēju vairs dzīvot ar to kamolu un bulbulu. Man bija 3 tēmas, kuras es gribētu tagad izšķidāt. Pirmā tēma ir par to, atgriežoties atpakaļ, ka es esmu saņēmusi komentārus, ka visiem ir bipolārie traucējumi, ka man garstāvoklis nomainās dienas laikā 5 reizes uz dusmiņām, tad atpakaļ un tā. Nē, tie nav bipolārie traucējumi. Tie noteikti nav garstāvokļa maiņas normālā amplitūdā, plus mīnus ir turās normālība. Tās nav bipolārās lietas, jo bipolārie ir vai nu šitā vai šitā, 2 varianti. Pa vidu mēs esam ļoti reti. Mēs esam, bet ļoti reti. Nākamā lieta, es sāku googlēt, meklēt, bet es neatradu, un es atradu informāciju ar ārzemju kontiem. Ārzemju konti, this is bipolar, polar warriors, var piesakot, paskatīties Instagramā, internetā, brīnišķīgi bipolārie advokāti, kā mēs saucam vēstneši, viņi dalās informācijā, dalās savos stāstos, nekautrējās runā par to, un tas mani ārkārtīgi iedrošina. Un trešā lieta par pašnāvībām, ļoti asa, karsta, nepatīkama tēma, no kuras visi izvairās, bet ir jāsaprot, ko darīt.
Ir jāsaprot, ko darīt, un mehānisms atkal sistēma, ja mēs baidamies šausmīgi no tā visa, jo kas parasti notiek, kad cilvēks sāk runāt par pašnāvību, kas parasti notiek? Ak, Dievs, nerunā, tu to vārdu pat nesaki. Jā, viss, tabū, viss, tu ko. Ja? Bet kas ir svarīgi? Ja tuvinieks sāk kaut ko šādu izteikt, galvenais ir nenobīties pašam, jo ja cilvēks nedomās, tuvinieks nobīstās, viņš nobiedē ar savām bailēm, ja šito savu histēriju jau tā izmisuši cilvēku. Ja, tas ir viens. Nākamais. Man viens psihiatrs reiz teica, ka ar cilvēku, kurš sāk runāt par suicidālām lietām, ir jārunā, kā viņš to darīs. Vienmēr sakot, viņam vajag izventilēties plāns, ko tu darīsi, kā tu darīsi. Un jo vairāk tu sāc šķetināt, jo mazākas tās domas paliek. Respektīvi. Jā. Es tieši draugs man arī bija tādā domā, viņš man saka, es tur zāles daļu iedzošu koņķēs, viņš saka, veids tev atkačā stāvīcā, tu norēģis, būs 3 dienas, varbūt sačkais koņģis mūžu. Tad mēs runājam par šautuvēm. Es saku, trāpīs garām būs dārzens. Un nav labu veidu, kā nomirt. Reāls gadījums ir dzīves. Džeks iešauj deniņos, izšauj cauri, paliek dzīves, staigā ar lobotomiju, neko nesaprot, bet staigā priecīgs. Depresija viņam pārgāja. Jā, viņš izārstējās. Bet respektīvi, ir jācenšās ar to cilvēku runāt, nevajag viņu slāpēt nost, jo ja mēs vienkārši mēģinam aizvērt cilvēku ar pašnāvības domām, tas nav labi. Tikai, un kāpēc mēs to daram? Jo mēs paši baidamies no šīs tēmas, un kāpēc mēs baidamies? Jo mums ir maz informācijas, un cilvēks vienmēr baidās, ja viņam pietrūkst informācijas, viņš nezina, un negrib arī izglītoties. Tu pilnīgi vispārējais pateicis, ko es vēl varu piebilst par, teiksim, kaut kādiem, ko var pamanīt paši, ja cilvēkam ir tādas domas. Piemēram, cilvēks sāk tev uzrakstīja sen nedzirdēts un sāk atvainoties par kaut ko, dod naudu vai ziedo savu naudu, atdod parādus pēkšņi, viss pēdējos vai kaut kā mājās viņa uzvedība, viņš parādās vai tieši pazūd no sociālajiem tīkliem. Ja jūs kaut ko tādu ievērojat, pieziniet tam draugam. Lidija vakar lika Reinsinā, man Ito dziesmā par pašnāvību arī. Ir tāds teicis, ja tu vari tam draugam piezinīt, ar kur tu neesi ilgi komunicējis un par kur tu uzsaucies, dari tā uzrakst viņam, pat ja viņš to neatbild. Ja viņš pazūd, bija gadījums ar manu draugu Kristapu, kurš bija pazudis, kas bija ziņās par visu Latviju izlikts. Viss bija vienkārši, viņš ielika Facebookā paziņojumu savu Strūbergs un pazuda. Un man liels prieks, ka viņš atradās dzīves, bet tas bija traģiski, kam, jā. Katrā ziņā galvenais, kas ir jāsaprot, nebaidīties, runāt, mēģināt dabūt ārā info no tā cilvēka, bet arī pievērst uzmanību. Jūs atkal par tiem ceļiem jāpadomā. Jā. Mēģināsim. Tā, mums ir jāatvainojas par... Nav jāatvainojas. Nav jāatvainojas. Viss ir tā, ka viss bija plānots, kamēr nepārprasa. Mēs neatvainojamies. Mēs mācamies sevi neattaisnot, neatvainoties lieki un, kā saka, nepārkāpt sev pāri, līdz esam sevi atspārdījuši. Tās ir galvenās 3 tēzes, ko mēs mācamies. Jā, tas ir Lidija, bet mums pārtrūka mazliet podcasts. Mans vainas dēļ, ka jau pārkarsts kamera. Nav neviena vaina, vienkārši pārkarsts kamera. Tu savu vakardienas podkāstā vainoji pie visa. Pie tā, ka tu pamet vīrus un kā es... Jā, mēs mainamies straujāk nekā jebkurš cits. Tāda, kā tu man pazini vakar, tāds vairs neesam. Mēs vairs šodien neesam tādi. Cits cilvēks. Mēs esam pavisam citi un es esmu Mēs šodien nopietni, es taču piefiksēju tos, ka mums bija pirmā podkāsta daļa šodien tāda pa tēmu un pa visu. Un tagad mēs pie suicīdu prevencijas visu pateicām. Galvenais pievērst uzmanību signāliem. Ja nav runa, tā tad signāli. Ja sāk palikt dīvaini, tā tad neliekās. Un ja ir runa, tad runāt par to. Jā, galvenais nebaidīties. Jā, labi. Un tagad mēs varam pāriet pie interesantākās daļas par privāto dzīvi. Te varēja, tiešām komentārā būs mēs varam, kāds būs sāk paskatīties ar šo to minūti. Ar šo, bipolāro privātā dzīve, tas ir kaut kas amazing, interesants. Mēs esam virtuozi sačakarēt ne tikai savu darba sfēru, vai ne, tur karjeras sfēru, izglītības sfēru, bet privāto sfēru vispār. Es varu pastāstīt par darbu, es privāto tā. Man pa darbu bija tā, ka es nododu savu darba devēju korupcijas novēršanas apkarošanas birojām, jo viņš izdarīs netaisnīgi, un es aizēju iesniedz iesniegumu, un slēdzam visus tiltus, un tur ceļu augšā visu. Cīnos, un es ar daudziem darbdevējiem esmu ļoti daudz lecējis, jo tā ir tā autoritāte, kas man nepatīk, un kaut kāda netaisnība. Bet tu nejūti autoritātes, tu teici. Jā, jo man ceļš izdarīt spiedienu no augšas,
Es dodu pretī mānījās. Es varu būt pazemīgs, paklausīgs, pakļāvīgs, ja man ir depresija un tā, es varu iet un liek to muguru un kalpot un strādāt, kā man baciļās galva, kā man parādās mans enerģija un spēks, tā es dodu mēs esam baigi krutie. Jā, tā. Kurš apturēs? Neviens, kurš mūs atļausies vispār apturēt mānījās. Lai pamēģinu, gribēšu redzēt īstenībā. Apturēt, jo, ja atbrauc tie dienesti, tad var apturēt. Jo tiem dienestiem ir tā, pie manis atbrauc ātrā palīdzība. Viņi saka, Armandiņ, braucam. Tev es saku, jābrauc. Es saku, es nebraukšu. Es saku, sauciet nākamos. Viņi tādi, labi, sauc pašos policijas. Es saku, jums arī nebraukšu. Es tiešām nebraukšu, viss ir kārtībā. Es saku, sauciet nākamos. Un tā ķēdīt pa ķēdītē, pie manis atbrauca tiešām visnopietnākie vīri, kas bija jau maskās. Bet bija vēl viens smieklīgāks gadījums. Es aizgāju es biju aptaisījis seju ar tādu karamasku. Jā. Un es biju izteicis draudus savam kādam tuvam radiniekam, ka mēs kausamies pa telefonu. Un radinieks bija uztvērs to ļoti nopietni un piezvanījis jau dienestiem. Man mājās sagaidīja cilvēks maskā ar ieročiem, ar visu pārējo no suba, kurš vienkārši pasmējās, izvilka telefonu, nobaldēja man un aizbrauc projām. Un tā beidzās tas konflikts. Mēs sākām pasmējās, viņš iedzīja man to nogarso to karaģīmu un domāju, šis nopietns čāls. Jā, šis čāls noteikti būs kausas. Jā, šis būs tas, kas kausas, ja mēs smējāmies, es tur pie mājas ārā vienkārši paķēzījos un es ceru, tā bildi viņam kaut kad pieglabāt. Es domāju, es izties diezgan labi. Es rītīgi centos tur maskēt. Bet man arī bija šis periods, kad es apzīmēju seju, apgleznojos ar eļas krāsām, bija visi nogleznojusies. Un īstenībā, tu neesi redzējis, bet man var redzēt īstenībā timelainā patinot, ka es esmu visi apgleznojusi sevi ar eļas krāsām. Nedēļu mazgājos. No eļas krāsas. Es savu timelainu esmu baigi tīrījis, jo tur ir bijis tik daudz kā dīvaini, no kā man pašam ir kauns, un es esmu pazēsis. Es pats saku, internetā nevar neko pazaudēt. Es ceru, ka nav kāds baigais arhivators gājis caur manām lietām, dziesmām, bildēm, glabājis to visu. Jo tur ir bijis kaut kas tāds, kas ir tiešām kauns. Es biju noskavs uzacis reiz, piemēram, pilnībā, un sapamēr sev Instagram ataugu, jā, bet izties ļoti dīvaini, katrā ziņā bez matiem. Es biju nomainījis vārdu uz veselu gadu, man sauca, Freja Ruh, kas ir? Lejā bija tā princese no Zvaigžņu kariem, kur arī bija bipolārie Carrie Fisher. Jā, un Stevens Frais, populāri cilvēki ar bipolāriem, Kurts Cobains, Rest in Peace, Catherine Zeta-Jones. Tā man kārt saukt, jā. Es vēl saku Steven Fry. Viņš ir rakstnieks un komiķis un ļoti stāstīja par to. Viņam bija filma un tas man iedvesmoja pēc, ka es skatījos par to, ka viņš ir populārs cilvēks, ko es zinu, un viņam ir tāda traucējuma. Robijs Viljams. Mūziķis. Man vairs nav ko saukt. Jā, bet es pastāstīšu, ka es nomainīju vārdu uz Freja Ruh. Uz veselu gadu man reāli tā arī sauc apkārtēji. Es nomainīju visos sociālos kontos mānijā. Es pamodos no rīta vienkārši. Ok, man sauc Freja tagad. Jā, un tas bija riktīgi interesanti. Es zīmēju uz sejas, man bija ezotēriskais periods, es nodarbojos ar runām tajā laikā un zīmēju, un es zīmes, tur runas, tur gāju tāda ārā, tur, un man bija riktīgi tāds vibes. Interesanti. Man ir bijuši tādi ticības periodi slimnīcā, ka es lasu Bībeli, raudu un klausos kristīgo radio, un Dievs ar mani runā, un es runāju ar Dievu, un mēs uzrunājam viens otru. Izvien no slimnīcas, man tāds, es nezinu, vai tas bija īstām, bet es diez vai viņam joprojām tic tīpaši ne kristiešu dievam, tīpaši nekādam tādam dievam ar lielo dēju. Es ticu, ka ir radītājs, ticu, ka ir kāds izstrādātājs, kas šo visu dzīvi ir radījis, bet tur vēl ir tas, mums atsevišķs podcasts, kurš stāstīšu par savām crazy wacky teorijām. Jā, bet vienmēr sakot, tā mēs te dzīvojam. Jā, mums ir periodi. Dzīvē mākslnieciskie periodi, radošie periodi, neradošie periodi, depresīvie, bet ir viss, kas mījās, kas ir tiešām... Tagad man ir tāds oranžais periods, kad viss esmu oranžā, koši, pievērsiet man uzmanīgi, jej. Un kāds man ir periods? Es teiktu... Apmāts ar ēdienu. Es vienkārši esmu apmāta ar ēdienu un es šausmīgi sakoju visam līdzi un cenšos ēst mazlietiņu tā, lai tur tā. Vienu soli es esmu ēšanas traucējumiem šobrīd, bet vienu soli no anoreksijas apmēram laikam tā, jāsaka. Mēs lidījām šo nedām salātus, tā kā viss ir kārtībā, ēdam veselīgi. Sēdu, jo es katru dienu apsolījos postot Instagramā storijos, ka es esmu pēdus, vismaz uzrakstīt, jo man ir riebas bildēt ēdienu. Es šodien atskaitījos. Jā, bet īstenībā iepriekš minētās fāzes šausmīgi traucē izveidot privāto dzīvi. Jā, privātā dzīve tagad ir tāda īstā. Jā, mēs taču runājam par privāto dzīvi. Tas ir vajadzīgs, tas ir pipars. Jā, un tas, ko es esmu sapratusi, ka tās godīgi ir mocības būt
Tikai gaisma izslēdzas, lai tāda būs tumšais. Tas sākās privātās dzīves daļa, viss kārtībā, tā nevajag vairs gaismu. Vienmēr sakot, tas, ko es esmu sapratusi, ka tās droši vien ir mocības būt kopā ar bipolāru cilvēku, kuram ir šitas te, un vienkārši tāds cilvēks blakus, kurš to neizprot, viņam liekas, ak šausmas, tad viņa iet projām, tad viņa nāk atpakaļ, tad viņa dara to, tad viņa dara šito, tad viņa precās, tad viņa šķirās, tad viņa grib to, tad viņa negrib, tad viņa grib pārvākties, tad viņa grib dzīvot kopā, tad negrib dzīvot kopā. Ar mani nav citādāk. Es nosūtīšu šo video visām savām bijušajām draudzenēm un lūgums atstāt komentāros, cik briesmīgi bija. Jā, un es saviem bijušajiem vīriem. Atstājiet komentāros, kā ir dzīvot kopā ar kādu, kuram ir bipolārie traucējumi, kad viņam ir mānija. Es vienreiz veicu aptauju un TikTokā rakstīju, ka tas ir briesmīgi. 80% no cilvēkiem uzrakstīja, ka tas ir briesmīgi, un es ticu tam, un es piekrītu jums. Jā. Es negribētu būt otrā pusē tajā brīdī, ka man ir mānija, psihoze, un kad es nespēju sev kontrolēt, un man liekas, ka attiecībām jābeidzās tagad un tūlīt. Un cilvēkam ir jāapmet šī dzīves vieta. Vai arī man ir jāiet prom uzreiz? Tu beidz? Jā, es esmu mucēju. Izbeidzi, es saku prom. Viss. Tāpēc, ka tev nav kur bēgt vienkārši. Man ir, kur bēgt arī būt mucējs, bet es esmu mucēja, jā. Bēgošā līgava. Dzinējs. Neviens vēl nav noķērs. Jā, bet tā ir īstenībā ar mums ļoti grūti paredzēt, un godīgi sakot tam cilvēkam, kas ir ar mums kopā, ir jābūt tik stipriem nerviem un izpratnē un gribēšanai saprast, un visu cieņu tādiem cilvēkiem, kas to spēj patiesi, tiešām ļoti liela cieņa, jo... Tas ir darbs, un tur ir jāoperēs sevi un jāziedo sevi, jo principā ir grūti, bet var tev tikt galā. Un ir jācer uz to labāko, ir jācer, ka būs remisija, ir jācer, ka zāles tiks ievērotas, ja cilvēks blakus var palīdzēt ievērot to terapiju un zāles un piefiksēt kaut kādas lietiņas, jā, tu nepagulēt, ielikt kaut ko stulbu internetā un tā draudzīgi tevi atbalstīt. Jā. Tas būtu pats labākais tiešām ar tā izpratne. Izpratne un, ir arī pozitīvie piemēri, un man ir rakstījuši pozitīvie piemēri arī komentāros, un es tā kā neesmu zaudējusi cerību, ka varbūt arī iespējams kaut kā to visu izvērst pozitīvi un dzīvot labas kvalitātes dzīvi, jo skaidra lieta, ka neviens negrib palikt viens, un neviens negrib arī mocīt otru. Un mēs jau apzināmies, kas notiek, tas jau ir daudz, jo dzīvot bipolāri neapzinātībā, tas ir vēl šausmīgāk. Tā ir, jo man ir bijuši periodi, ka es vienkārši fāzē ņemu visas drēbes no skapja, krāmēju uz gultas, melnos maisos, mašīnā iekšā un braucu prom. Un otrā puse stāvjoši, kas notiek? Nekas, mums viss ir izrunāts, viss. Jā, un šitas te, pēc tam atlec kukuška pēc 2 nedēļām, tad rāpjos atpakaļ. Un mēģinu kaut ko tā, jā, es esmu viss atšķirējis, bet varbūt tā kā mēs... Un tad atkal prom, un tas cikliskums tur ir jābūt, tādai izturībai, to izprast, saprast, ka pēc mānijas, ka tas pāriet, un tas nav jāuztver. Šausmīgi skan, bet tas nav jāuztver personīgi. Jā, jo tā ir epizode, tas nav tas cilvēks, tas ir tas, ko es cenšos pateikt, tas neesmu īstais es, tas, ko es izdarīju, tas nebija, jo es tā biju slimīga, tā bija mana kaita, tā bija tā epizode, tā psihoze vai kas tāds. Bet tu piekrīti, ka tas nav arī par to otru cilvēku. Tas nenozīmē, ka mēs nemīlam nevienu, mēs tur esam briesmīgi, mēs negribam darīt pāri, vienkārši aiziet smadzenes tik tāda ķīmija, viss aiziet tādā grīstē, ka tu nezini, kā rīkoties un tu nezini, ko darīt. Un to cilvēku, ko tu mīli, ko tu cieni visvairāk, tu pēkšņi viņu redzi kā lielāko ienaidnieku, ka viņš cenšas tev palīdzēt, savā veidā, kā viņam šķiet, jā, ka viņš tev cenšas savā veidā palīdzēt, tu to palīdzību atgrūt un tu dari viņam pāri un sāpini. Un konflikta situācijas, kas rodās šādiem cilvēkiem, ir drausmīgi, bet galvenais ir atcerēties. Es tagad laikam iedošu nelūgtu padomu, neprasīt padomu tiem cilvēkiem, kas vēlas izveidot attiecības ar šādiem te bipolārajiem vai veido attiecības vai ir attiecībās. Atcerēties, ka pāriet vētra. Vētra vienmēr pāries, lai vai cik briesmīgi ir epizode, lai vai kā mēs uzvedamies kā pēdējie vai pirmie. Tad, pēc negaisa vienmēr būs saulē, pēc nakts vienmēr rīts. Jā. Tā kā, respektīvi, to atcerēties un mēģināt varbūt neuztvert, cik vien iespējams to visu personīgi nevainot sevi, jo tas nav stāsts par jums, ka jūs esat slikti vai kādi. Vienkārši, diemžēl, tā ir slimība. Un slimība ir jārastē ar zālēm un terapiju.
Un mēs neesam neviens, ne jūs, ne mēs, ne kaimiņi, ne vecāki, neviens nav vainīgs, ka ir šāda slimība, diemžēl tāda ir, un mums ir jāiemācās ar to kaut kā dīlot kā ar karstu kartupeli. Tieši tā. Jā. Un, ja ir tas konflikts situācija, ir tas brīdis, jūs nezināt, ko darīt, pie kā vērsties, un policija ātrai palīdzībai, jā, tas jāstāsta pēc katras situācijas atsevišķi, pat vēlreiz numuriņš 116 123, un ir vēl viens numurs 116 006, kas ir tieši noziegumos cietušajiem, 116 006. Ja jums ir jau konflikts izvērties tāds vardarbībai vai kam tam līdzīgam un... Ka iet tur pa gājas riktīgi un ka jūs nezināt vispār, ko darīt. Pēc tam varbūt atrasināt situāciju policijai vai kā cita, bet jūs tāpat noziegumos ciets, tad arī uz šo atbalstu salumu var zvanīt un tev uzklausīs, atbalstīs un sniegs informāciju, kā rīkoties, kur doties un jā, bet mēs nebiedēsim varbūt cilvēkus tik ļoti, jo tad mēs vispār aizbiedēsim tos cilvēkus no sevis. Jā, mēs to negribam. Mēs gribam, lai cilvēki tomēr no mums nebaidās un nāk un komunicē un varbūt arī veido attiecības ar mums, jo neviens negrib palikt viens, arī mēs to negribam, un mēs to gribam tā pozitīvāk gaisotnē tomēr ietērpt. Tinderī redzēt man profils, vaipājot pa labi bija laiki, jā? Droši. Bamblā arī var, jā. Palabi, tur, kur ir sirsniņa, tur spiediet Armandam. Viņš arī grib iepazīties. Vai ne? Smeitenes, protams. Jā. Tā kā tiešām rakstiet un svaipojiet un komunicējam. Bet attiecības ir grūti, un uzturēt attiecības. Tas ir briesmīgi. Jā, tas ir vesels darbs, tur ir daudz jādara. Tādēļ ir svarīgi, lai ir pašpalīdzības grupa tuviniekiem, tiem, kas ir ikdienā, kas ir attiecībās, kas ir kopā, kas ir draugi vecāki, kas grib izprast. Ļoti svarīgs ir atbalsts tuviniekiem, jo mēs runājam tikai, ir jāatbalsta mentāli sirkstošie, viņiem vajag pašpalīdzības grupu. Hei, bet tuviniekiem arī vajag, viņi ir ikdienā ar mums, viņi ikdienā ir šeit, viņiem ir jāsaprot, bet viņiem arī resursu tas paņem no viņiem, vai ne? Mēs nespējam parūpēties bieži vien paši par sevi, drausmīgi skan, bet es nespēju parūpēties par sevi reizēm. Un tas ir briesmīgi, un es to saprotu, un man par to ir kauns neērti, un pašai nāk raudiens, bet es reizēm tiešām aizmirstu paēst, es reizēm nespēju parūpēties par sevi ne fiziski nekā, un es saprotu, ka tas prasa resursu no tā tuvinieka, jo viņam ir jāprūpēs par mani kā par tādu mazu bērnu. Jā. Kā es arī izskatos kā mazs bērns, vai ne? Tu viss tas jauneklīgi, viss kārtībā. Bet man ir tā, ka es neeju dušā, es nemazgājos varbūt ilgi vai nemaiņu drēbes, depresijās, un ir grūti arī sevi kopt, piemēram, par sevi rūpēties. Tā kā, ja nav kāds cilvēks, kas blakus var pabikstīt un pateikt, man vajadzētu tagad nomazgāties, tas palīdz, starp citu, jā, ja kāds tev malas pasaka un izdara, ka tā bišķiņ paņem pie čupra un pasaka, vai savācies, bet tā draudzīgi un tā saprotoši vispār nevis māca un moralizē un saka, roc bedri un tu būsi vesels, un tad roc viņu ciet un tu būsi vēl divreiz veselāks. Un tad mēs izrokam sev. Jā. Bedri, jā. Un tad guļam un skatāmies zvaigznītēs un taisam pikucīšus un zīmējam saulītes tur tajā zemītē. Skaisti, es pie tramvaja pietuši 11. izkāpā no tramvaja apgūros zālēm, vienkārši gulēju un baudīju dabu. Un tur gāja vilku suņi, un tas bija tik nereāli, man likās, tik forši, es redzu dabu, viņi nāk un viņi iet cilvēks. Par to es arī runāju, ka es izguļos zvaigznītē uz zāles. Tik forši, un tu vēro debesis. Un tur brauc garām tramvajs un visus tev skatās, ko viņš tur guļ dienas vidū sadzēries. Jā, un tu vēro mākoņus un mākoņi, debesis ir brīvas, un es gribu būt kā debesis brīva miesā Putniņš un debesīs, jā. Pagad, bet par ko mēs runājam? Es nezinu, privātā dzīve. Jā, privātā dzīve un atbalsts tuviniekiem, jo tas, ka mēs nespējam parūpēties par sevi, atkal katram bipolāriem ir sava fīča. Manējā ir tas, ka es aizmirstu, man ar ēdienu mūžīgi ir problēmas. Dīvainas attiecības, es atkal depresijās aizmirstu paēst, es varu tur, es nezinu, aizmirst, nepēst, negribas ēst, un tā izpaužas tā mana nespēja parūpēties par sevi, vai, piemēram, uzturēt konstantu kārtību. Jā, kārtība ir liela problēma. Bet es to varu, un es pie sevis šausmīgi piedāvāju, jo man atkal ir iedzīts un ieaudzināts uz šitas, ka man ir jābūt, jāizskatās, jāizdara, nedrīkst. Ir jābūt atbilstošā latiņā, un tāpēc mana fīča ir uz to ēšanu, kaut kādām tādām lietām, bet atkal uz ārēju izskatu un uz dušošanos, lai vai kāda man ir depresijas aizrāpšos līdz tai dušai. Es jutīšos briesmīgi, bet es iešu tie augstajā dušā, raudādama vai jebkāda. Izlīdīšu ārā, bet nepēdīšu.
Tev atkal ir. Paēst arī aizmirstu, bet dušās nerūpējos par sevi, neko par sevi. Pie frizieres darīju tā, es aizēju reizi 3 mēnešos un saku, tad visu nost. Un viņi saka, mežo, un saka, tā. Un pēc tam viņi saka, vai atkal tas cilvēki izstāsta, mēs abi esam laimīgi. Neskapu bārdu, neko. Šodien, atkarīgi no vakardienas, es saņēmu komentārus, saņēmu arī atsauksmes. Tā, es klausīšu atsauksmes, kuras es saņēmu. Labi. Skaistu un briesmonis. Ko Šreks dara? Tā meža vecim vajadzētu noskūties. Tā nav, tu tur vienkārši kaut ko tur. Viņš vēl žatūs vies. Rekā, tu uzķēri tomēr. Es taču redzu, ka tu tur vienkārši skrolu un kaut ko tur vēl galīgi garām. Es sapratu arī, jā, ka ir jārūpējas par sevi. Un, ir jādara tāds lietas kā zobi, piemēram, jālabo, ko es arī esmu atlicis gadus daudz, diktus, 10, nezinu, kāds pēc. Vēl viena ļoti svarīga lieta - rutīna. Mums ir svarīgs režīms, ārkārtīgi svarīgs. Mēs to nespējam ievērot loģiski, un mēs neguļam, mums miega režīms ir galīgi atpūtā, bet mums ir ļoti svarīgs režīms. Obligāti, to man ārsti katru reizi saka. Man arī katru reizi režīms, kuru viņu vajag, ja? Mums vajag. Jā, mums vajag. Bet, lai palīdzētu sev kaut kādās niansēs, piemēram, tev ar dušu, ja, vai man ar ēšanu, ir svarīgs kaut kāds plāns, jeb rutīna. Piemēram, gribi, negribi, tu kaut ko dari. Tu, baby steps, solīšana. Es, piemēram, ieēdu kaut ko, kaut vai mazu sieru pikucīti no rīta. Ok, es esmu to izdarījusi pa dienu, labi ābolu, salātiņus, vēl kaut ko. Es esmu baby steps kaut ko pa dienu sakrājusi, tā nav, kas neko neesmu ēdus. Tev tas pats no rīta, ok, riebjās, negribās. Aizvejas tīri zobus. Ķeksīts, baby steps, šodien izdarīts. Rītā zobi plus mazliet duša. Jā. Man ar kārtošanu, es piekārtoju varbūt vienu stūrīti, kādreiz ir un tad mazliet vēl, nomazgāju vienu trauku, un tad jau vēl laika, tas aiziet, tad viss vispār jo kā mēs gribam visu un uzreiz izdarīt, bet tas jau nevar izdarīt. Tāpat arī man reizēm jautā, es esmu aktīvi sociālos tīklos, es tur to storijas visu laiku lieku iekšā video, kā es to, vai es varu kaut ko ieteikt vai kā. Es sāku to darīt arī ar tādiem baby steps. Pirmie video man bija tik drausmīgi tīzli zem kaut kādiem briesmīgiem filtriem, jo man bija no sevis kauns. Un es domāju, ka tā ir pilnīgi visiem, kas grib sākt filmēt sevi storijos vai sākt runāt storijos, piedod, kas aizķer šo tēmu, bet ļoti aktuālu tēmu, ja? Un drausmīgs kauns, un nevar vispār noklausīties, kā runāju, piemēram, ja? Šausmīgs kauns no sevis, un liekas, šausmas es nevaru šo izlikt, bet ir jāpārkāp sev pāri te gan. Te nevajag sevis pārdīt, ir vienkārši jāpārkāp pāri un nav jādomā, jo pirmkārt katrs cilvēks domā par sevi. Ticiet man, ja jums tur ir kaut kur pumpa vai kaut kas, tas reāli nevienu neinteresē. Tiešām. To pats tikai ievēro. Un tas tas nevienu neinteresē. Bet tas, ko es tiešām ieteiktu tiem, kas grib sākt runāt storijos, katru dienu, mēneša laikā, bez filtriem, bez nekā, iet un runāt. Gribās, negribās, patīk, nepatīk, garīgais, labs vai slikts, da jebkāds. Kaut vai vienkārši sveiki, lai jums jauka diena. Elementāri baby steps, bet katru dienu, stories. Stories pazūd pēc 24 stundām. Hei, baigi labi! Tātad, ja nebija super veiksmīgs, cilvēki to aizmirsīs, būs atkal, un ar katru reizi būs labāk, un pēc mēneša būs reāls progress. Tas ir mans rekomendācijs. Tas ir liels padoms. Sākot no šodienas, katru dienu no manis kāds stāstījums stāstījums, jo man ir arī ko, ja ir kur trenēties, gribu arī būt satura veidotājs un dabūt tos sadarbības ar ādāšu čipšiem, šausmīgi garšā čipšu, lūdzu, sodiet man čipšu paks, ja kāds šo skatās no ādāšu čipšiem. Alkoholu ne, azartspēles, nē. Bet tāda ir čipša prāta. Bet tas tā pats pie jokām, bet tas storija nav par to influencēšanu. Tas ir vienkārši, ka tu izlaic sevi, mums bipolāriem vajag to saziņu, to komunikāciju, to feedback, tās sirsniņas. Tagad call to action. Ja tu skaties šo video un tas ticis šitik tālu, tad lūdzu nospied to laiku lejā, jo es skatos kā apsēsts, cik daudz cilvēkiem patīk un cik ir skatījušies, un es nezinu, mēs jau pievienojam, bet 10 stundas no pirmā podkāsta ir noskatītas pa visiem cilvēkiem kopā iedomājies. 10 stundas, to viens cilvēks skaidros mūsu saturu, ko mēs radījām 18 minūtēs vakar kopā. Mēs esam atņēmuši, bet dēvuši, es nezinu, 10 stundu laikā. Bet vērtīgs saturs. Man liekas arī, ka vērtīgs, es nezinu, šodien ir daudz vērtīgāks tā ziņā, saturiski vērtīgāks. Nav izklaidējuši šobrīd, es nezinu, bet mums jau, nevar jau būt tikai tāds
saturiski vērtīgs. Nu, Arī tas nebūs interesanti. Tas būs tā kā ir viena. Es vakar redzēju vienu raidījumu, kur bija ļoti daļa raidījuma vadītāji un ļoti interesanta tēma, bet tas raidījums bija... Tur bija speciālists, tāds eksperts ārsts, un viņš runāja, un es nospēju laiku ieliku komentāru, bet es neteiktu, ka es to saturu vēl kādreiz mūžā atvēršu vaļā. Es ceru, ka šis ir izklaidējušs saturs. Tiem, kas zina. Sveiciens dēļiem vadītājiem un ārstiem. Jā. Nu, tas tā tīna dzīves, ko es pieredzēju, kas man uzvedāja tā. Tā kā es tiešām ceru, ka tagad es redzēšu, ko statistikā, ka te laiki ceļās, jo tas ir forši. Nav jau tik sarežģīti. Tas iedvesmojoši un tas palīdz algoritmiem, un tas palīdz redzēt šo video tālāk, un ja cilvēkiem ir tās problēmas un kāds uziet, un ko zina, uzzinās kaut ko jaunu par 116, kaut vai to. Vai arī uzzinās to, ka mums ir pašpalīdzības grupas vēlreiz, vai arī uzzinās to, ka es esmu kā anonīmais uzticības tāruns un man drīkst un vajag rakstīt tie ragi sūnās, starp citu arī. Tā, aizgāja. Ja kāds ievēro pulksteni fonā, mēs esam atkal ceļojuši mazliet laikā. Neviens neskatās pulksteni, liecies tu mierā, bet galvenais, ko es gribēju pateikt, jā, pašpalīdzības grupas mums top un ir, respektīvi tāruņa numurs 1, 6, 1, 2, 3. Vienkārši atcerēties, un ja gadījumā ir ragi sūnās pavisam un nav ar ko parunāt, mans Instagrams, TikToks, Facebooks ir tā kā anonīmais uzticības tārunis 90. Man tiešām var rakstīt droši. Ja ir kaut kas uz sirds, ar tuviniekiem nevar izrunāties, kauns bail zvanīt, tad var man uzrakstīt. Jā, man gan vajadzētu mierā. Man nav. Es nezināšu, tas tāds cilvēks. Es parasti nododu draugu noslēpumus mānījās. Tā kā, jā. Galvenais, tieši speciāli šo saturu veido. Tu esi malacīts. Bet man uzticēties nevar un droši vien nevajag, jo es vienkārši esmu tāds, kas atklāja visu par visiem. Un, es zināšu, paldies, ka to pateici. Bet īstenībā mēs novēlam visiem stipru veselību kā riekstu, sapratni, izpratni un daudz mīlestības. Tieši tā. Milzīgs paldies, ka skatījāties. Atā.